tāds kā tu. Gaisma, kas tumsībā spīd, ārā no pelna. Neiespējamais ir iespējams! Nereāli forši likās viss. Vispār vārds tik dzīves un arī vispār tēma par to, ka neiespējams ir iespējams. Likās pilnīgi tādā ziņā, ka nav neiespējamo lietu vispār. Šķiet, esmu saņēmusi jau tik daudz, kad vienkārši to visu apsmadzeņot un saprast. Jā, es ticu, ka neiespējamais ir iespējams. Šis sprediķis, iedrošinājums un šis vārds, viņš bija ļoti spēcīgs un viņš tiešām uzrunāja. Visvairāk, kas man palika sirdī, bija par tām bailēm. Un, kad vajag ar tām tikt galā un kad tām vajag vienkārši, viņas varbūt ir, bet ar tām vajag tikt galā un vienkārši iet tālāk ticībā un vienkārši sasniegt tos savus mērķus un izdarīt to, ko Dievs grib manā dzīvē, lai tas notiek. Neiespējamais ir iespējams. Ka mēs gribam iet tālāk un dziļāk un vairāk Dievā un vēl vairāk Viņu vārdā, vēl vairāk ticībā un mazāk bailēs, jo bailēs nav Dieva spēks. Dieva spēks ir ticībā. Es domāju, ka man dzīve nebūs tāda, kāda bija līdz šim. Jo es vairāk paņēmu tieši par to izlaušanos, ka mums ir jāpārkāpj tā nevarēšanai, tā bailēm pāri un vienkārši ir kaut kas jāsāk darīt, lai Dievs mums varētu palīdzēt un atbalstīt tajā visā. Tā kā iekāpt citā savas dzīves gada laikā. Es domāju, tāpat kā daudziem, arī man ir vajadzīga tā izlaušanās un šis vārds dod to spēku, satver to izlaušanos un sākt, un galvenais ir nepazaudēt to vārdu, nepazaudēt to izlaušanos un dzīvot katru dienu. Censties saglabāt to savā sirdī un iet uz priekšu. Neiespējamais ir iespējams! Fantastiski, vienkārši. Vakardien bija iesākums un šodien bija, kad Svētais Gars apzīmogoja to, ko viņš jau izdarījis, bija vakar, ko runājis uz manas sirds, jūtos ļoti, ļoti svētīta. Abu dienu vārdus tā ritīgi paņēmusi, un es ticu, ka šis būs mans labākais gads, kad šis būs mans izlaušanās gads. Šitā konference bija ļoti, ļoti spēcīga. Īstenībā es ļoti gaidīju viņu, saņēmu uguni, saņēmu spēku, saņēmu daudz vārdu, par ko es vakardien vēl ar vīru pārunāju mājās. Teiksim tā, ka tas vārds, kas bija ar vakardienas tie semināros par pāris lietām un pilnīgi, es sapratu, ka man jāņem tas vārds, jāklausās, kamēr riktīgi aiziet līdz kaulam. Ka tas ir tāds jauns iesākums kaut kādām lietām. Tikai Dievs viņš ir tā kā izdedzināja un tagad ir laiks vienkārši spēties uz priekšu. Ričard, tu vari pateikt, neiespējamais ir iespējams? Neiespējams. Problēmas patiesībā nav problēmas. Tas man ļoti uzrunāja. Un, principā, daudz lietas, ko vakardien uzrunāju, šodien atgādināju. Ja vārdiem to varētu izskaidrot, cik piepildīt un atkal jaunu tekstu iet uz priekšu, atkal jaunas virsotnes iekarot. Paņēmu spēku, Dievu klātbūt, ļoti man apklāt. Es ticu, ka šis ir ļoti liels svaidījums, kas nonāca, un ticu, ka manī kaut kas ļoti mainījās. Es esmu bez bailēm, un man ir uzvaras garša. Es vairāk domāju par laika menedžmentu, par ko Līga vakar stāstīja. Tas ir man tāds, ko es gribu radikāli sev mainīt. Atmosfēra bija tiešām tā kā debesis zemes virsū. Un tieši to arī es biju lūgus Dievam gaidījusi, lai tiešām es jūtu tās debesis zemes virsū. Un tagad es beidzās visu tā pielūkšanu, bet es vienkārši visu trīcēju no tā Dieva spēka, kas bija. Un es jau tad zināju, ka tas ir tikai sākums, ārpats, kas būs beigās. Jums patika konference? Jā! Mūsu Dievs ir ar mums.